www.mixnews.lv. Мультимедийный информационный портал. Labrīt, dāmas un kungi! Laipni lūgti Ziemeļu nākotnes fórumā, kas ir trešais fórums pēc kārtas. Šogad tas notiek Rīgā. Kā jau minēju, šis ir trešais šāda veida fórums. Mans vārds ir Pauls Rauceps, es esmu Latvijas žurnālists un būšu šīs paneļa diskusijas vadītājs un preses konferences pēcpusdienā vadītājs. Mums ir diezgan blīva programma, tā kā netērēsim laiku uz liekām runām. Tagad gribētu dot vārdu Latvijas Republikas ministru prezidentam Dabrovska kungam. Ekscelences, dāmas un kungi, iesākumā gribētu uzsvērt to, ka Latvijai tas ir liels gods uzņemt Ziemeļu valstu nākotnes fóruma dalībniekus šeit Rīgā. Mums ir prieks arī, ka tik augsti viesi ir spējuši apmeklēt šo fórumu. Zinu, ka šis fórums ir kļuvis jau par tradicionālu pasākumu, kas veicina sadarbību starp Ziemeļu valstīm, Baltijas valstīm un Lielbritāniju. Tāpat šis fórums ir vērsts arī uz to, lai veidotu vienotu izpratni pār veselu virkni dažādu jautājumu, un šāds fórums ļauj mums arī risināt dažādus jautājumus, kas skar mūsu kopējās intereses jautājumus, kas mums jāatrisina reģionālā mērogā, kā arī Eiropas Savienības mērogā. Un tai pat laikā arī citās organizācijās. Šī gada fórums koncentrēsies uz divām tēmām. Pirmām kārtām, kā padarīt zaļo ekonomiju, zaļo enerģiju konkurētspējīgu. Šis ir jautājums, ko mēs arvien vairāk un vairāk risinām mūsdienās. Eiropas Savienība ir kļuvusi par zaļās izaugsmes, ekoloģisko politiku, klimata pārmaiņu politiku pionieri. Tāpat laikā mēs redzam arī šobrīd, ka šīs zaļās ekonomikas izmaksas diezgan augstas. Tās rada grūtības gan Latvijai, gan citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pieaug kopumā izmaksas. Ražojošie uzņēmumi arī sāk sūdzēties par to, ka viņu konkurētspēja krītās dēļ šīs zaļās komponentes. Tā kā mums jāpadomā ne tikai par to, kā padarīt zaļo enerģiju no vidas viedokļa līdzsvarot, bet arī ekonomiski izdevīgu. Tāpat mēs runāsim šodien arī par digitālā tirgus fragmentāciju un šo digitālo tā saucamo plaisu. Šie jautājumi, jeb šī ir viena no jomām, kurās, es domāju, Eiropas Savienība un sadarbība Eiropas Savienības mērogā ir bijusi nepietiekama. Jāsaka, šīs aktivitātes ir bijušas atsevišķas, savstarpēji nesaistīts, līdz ar to ir virkne pasākumu, ko mēs varam veikt, lai veicinātu šo sadarbību, labu paraugu prakses pārnes un kopīgu projektu īstenošanu. Jāsaka, šis ir ļoti netradicionāls formāts, jo parasti fórumos lielākoties runā premjerministri, visi citi savukārt klausās. Šajā gadījumā gan šis fórums vairāk ir paredzēts tam, lai ministru prezidenti, premjeri klausītos un eksperti savukārt paustu savu viedokli. Līdz ar to es gribētu aicināt ekspertus no visām valstīm, kas šodien ir ieradušās šeit Latvijā, tā skaitā arī vietējos ekspertus, dalīties ar savām domām par mūsdienu šīs dienas fóruma tēmām, un cerams, ka pateicoties jums mēs varēsim arī nonākt pie jaunām politiskām iniciatīvām un pasākumiem, ko mēs varētu realizēt mūsu valstīs, kā arī Eiropas Savienībā kopumā. Un ko vēlreiz gribētu pateikties jums par to, ka atradāt laiku, lai piedalīties šajā fórumā. Ceru, ka mums būs veiksmīgs fórums. Paldies! Paldies, Dabrovska kungs. Daži no jums jau ir piedalījušies iepriekšējos Ziemeļu valstu nākotnes fórumos, daži savukārt nav piedalījušies. Iespējams, jums nav zināms, ka šīs idejas autors ir Lielbritānijas premjeras Deivids Kamerons, tādēļ gribētu dot vārdu viņam, lai viņš paskaidrot par to, kā dzīva šāda ideja, un kā Dabrovska kungs teica, šī ir netradicionāla ideja klausīties tā vietā, lai runātu. Paldies, faktiski patiesībā bija divi iemesli, kādēļ mēs šādu fórumu izveidojām.
tiekoties dažādos oficiālos pasākumos, ir gari paziņojumi, garas runas no oficiālo pārstāvju virknes, ir dažādas frāzes, kas tiek iekļauts dažādos paziņojumos, tāpat arī daudz, kas tiek izlaists no šiem te paziņojumiem, un tas mūs neapmierināja. Otrs iemesls bija tas, ka Lielbritānijai un Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm ir virkne kopīgi interešu, kopīgi problēma. Mēs konkurējam globālā mērogā, gan cīnāmies par darba vietām, gan uzņēmējiem, gan arī mēģinām piesaistīt jaunas tehnoloģijas mūsu valstīm. Tādēļ mēs nolēmām, ka ir nepieciešams jauna formāta pasākums, kurā runā nevis politiķi, bet kur sapulcējās eksperti, kas specializējas dažādās inovatīvās un izaugsmu nesošās jomās un stāsta par to, kādas ir viņu idejas attiecībā uz attīstību nākotnē, un tad mēs varam kā politiķi tālāk domāt, kā šīs idejas pārvest projektos savās valstīs. Gribētu pateikties Valdim par to, ka viņš uzņēmis šo trešo Ziemeļvalstu nākotnes fórumu. Paldies tiešām par to, ka uzņēmāt mūs šeit, un ceru, ka šeit tiks izteikts daudz svaigas idejas, interesantas idejas. Latvija, es domāju, ka tam pievērot vietu, jo Latvija ir daudz ko darījusi novatoriskā veidā, netradicionālā veidā, piemēram, ekonomiskās reformas ir bijušas visnotaļ novatorisks. Mums visiem ir nepieciešams veikt reformas. Es domāju, visām dalību valstīm, tā skaitā Eiropas Savienībai, ir jāreformējas, lai kļūtu konkurētspējīgākai, elastīgākai un līdzsvarotākai. Tā kā es ar prieku gaidu iespēju uzklausīt dažādas idejas. Īpaši, ja mēs paskatāmies uz tēmām, zaļā izaugsme un digitālais tirgus ir ideāli jautājumi, ko apskatīt šādā jautājumā. Jāsaka, ka, ja mēs runājam par ekoloģisko politiku un zaļo ekonomiku, tad tā ir iespēja radīt arī jaunas darba vietas, ne tikai paredz izpildīt virkni dažādu pienākumu, kas attiecās uz digitālo jeb IT tirgu. Šeit šis te tirgus nav pilnībā izmantots, ja mēs paskatāmies uz tā potenciālu, ja mēs paskatāmies uz iTunes, jeb Spotify, vēl joprojām šie uzņēmumi apgalvo, ka tie nevar izvietot savu darbību Eiropas Savienībā, un diemžēl mēs nevaram uzskatīt, ka mums ir vienots digitālais tirgus, ja mums nav vienota noteikuma un uzņēmumi nevar vienādi darboties dažādās Eiropas Savienības valstīs. Līdz ar to es uzskatu, ka šis ir fórums, kur ietvaros jums ekspertiem ir iespējams izaicināt politiķus, sniegt mums interesants, ambiciozs, tālējošas idejas un likt mums domāt par to realizāciju. Tā kā domāju, ka mums būs interesants fórums. Paldies Dombrovskis kungam par uzņemšanu, paldies ekspertiem arī par klātbūtni. Paldies, Kamerēon kungs. Pirmais fórums notika Londonā, otrais fórums savukārt notika Stokholmā. Premjerministrs Reinfelds varētu mums pastāstīt par to, kādas atziņas tika gūtas Stokholmas šajā fórumā, ko jūs sagaidat no šodienas. Jā, paldies. Es arī gribētu pateikties Dombrovska kungam par to, ka tika noorganizēts šis trešais fórums Rīgā. Ļoti svarīgi tas, ka ģeogrāfiski mēs atrodamies diezgan tuvu, un kā jau Kamerona kungs minēja, mums ir arī kopīgas problēmas, ja mēs, piemēram, paskatāmies uz mūsu sabiedrības struktūru. Un tas ir tas, par ko mēs runājam arī Stokholmas fóruma laikā. Mūsu sabiedrība šobrīd vajā novecošanas problēma, ir ļoti liels skaits vecāku iedzīvotāju, vecāku gadgājumu iedzīvotāju. Līdz ar to šobrīd tātad mums pieaugums pamatā ir novērojams tajā iedzīvotāju grupā, kas ir vecāki par 65 gadiem. Tas, protams, no vienas puses ir labi, cilvēki dzīvo ilgāk nekā mēs agrāk prognozējām, bet tas papildus arī rada dažādas problēmas, spiedienu uz mūsu labklājības sistēmu, uz pabalstu sistēmu, tāpat tās arī rada dažādas problēmas no mūsu darba dzīves viedokļa, kā tiek organizēta darba dzīve, cik ilgi cilvēki strādā un tā joprojām. Tāpat tās arī, ja mēs paskatāmies uz mūsu sabiedrību, tad izteiktāk labāk karjeras veidojās tieši vīriešiem, nevis sievietēm, jeb salīdzinājumā ar sievietēm, ņemot vērā, ka, faktiski mums vismaz Zviedrijā un droši vien arī daudzās valstīs ir izveidojusies situācija, kur meitenēm ir labāka rezultāti gan vidējās izglītības laikā, gan arī pēc tam augstākās izglītības laikā. Bieži vien tomēr vīrieši iegūst vadošās pozīcijas dažādos uzņēmumos. Tā kā tas, acīm redzot, lielā mērā sasaucās ar to, kā mēs sadalām šos te pienākumus, bērnu audzināšanu un tā tālāk. Tā joprojām, tā kā mēs nevaram runāt tikai par šo te karjeru un darba dzīvi.
Tā kā mums ir jāskatās arī, kāda sabiedrība mums veidojās, ja mēs runājam par dzimumu vienlīdzību un bērnu audzināšanu, šo te pienākumu sadalījumu ģimenē. Nu, tas bija otrais jautājums, ko mēs apskatījām Stokholmas formā, kā Kamerona kungs minēja, ka ir ļoti labi, ka mums šeit ir ne tikai politiķi, uzņēmumu vadītāji, ir arī akadēmiķi un dažādi citi eksperti, kas vienviet diskutē par šiem jautājumiem. Nu, parasti mēs, protams, šādā formātā nediskutējam par šiem jautājumiem, bet es domāju, ka šāds diskusijas debašu dalībnieku sastāvs ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu pilnvērtīgu viedokļu apmaiņu. Tā kā es uzskatu, ka šis ļoti vērtīgs fórums, kas notiek jau 3. reizi. www.mixnews.lv Мультимедийный информационный портал.